Sveiciens 2026. gadā. Ir pienākusi mūsu kārtējā 3. epizode. Ir pagājis laiks, un mēs esam atpakaļ. Jā, un mēs noteikti gribam apgalvot to, ka šis būs. Mēs apņemamies ierakstīt vismaz vienreiz mēnesī šo podcastu, un šis būs mūsu gads. Tieši tā. Priekā. Nu, Līga, kā pagāja tavs gads? Super. Bija labs gads tev. Jā. Jā. Bija ļoti labs gads. Ļoti daudz mācību stundu. Ļoti pašizzināšanas ceļš skaists un sūrs. Un visādā ceļā bagāts gads. Fucking māja. Jā. Līgai ir māja Tieši tā. pie jūras. Tieši tā. Tā kā Cheers mazāks to kā that. viens tavs dzīvoklis, bet māja. Kāds bija tavs gads? Mans gads arī bija izzinošs. Man no sākuma likās, ka man nebija baigi labais gads, bet tad es izskrolēju savu nebeidzamo bilžu daudzumu, un es sapratu, ka, ja gribās Instagramā, kā visi lika mans gads, pa vienai bildē katram mēnesim, es nevaru vienu mēnesi ielikt vienā bildē, jo ir bijuši mēneši, kur man ir daudz svarīgi notikumi, un tad nevar izvēlēties. Bija piepildīts gads. Es arī uzskatu, ka tas bija izzinošs par sev un tā tālāk, un es lieliski sapratu, ko man negribās. Ko nevajag? Vien? Jā, ko nevajag. Nu, tiešām. Jā. Paldies Dievam, es neesmu tajā sarakstā. Un mēs Jā. esam šeit. Līga ir šeit, bet mēs Līga kopā sagaidījām jauno gadu. Kā jauno gadu sāksi, tā jauno gadu turpināsi un beigsi. Pie šī galda. Tieši tā. Šis ir mans mīļākais galds. Neredz. Tā. Nu, sāksim. Sāksim. Jā, Lai mums nav ir tās nāmīgās 5 minūtes. 5 minūtes mums jāgrozās 3 minūtes. Līga, tā pirmā lieta, ko tu izbaudīji un ko tu vari ieteikt? Absolūti pārsteigums un šoks un liels prieks man bija Air Baltic. Air Baltic, kurš nodrošināja manam bērnam to, ka Jā, es atceros. viņš var viens pats freaking paņemt, iekāpt lidmašīnā un aizbraukt pilnīgi citu valsti. Un es biju ļoti sabijusies, jo man liekas tas tāds tā kā pieaugušo cilvēku lieta, bet Rīgas lidostā mēs varam pavadīt bērnu līdz pašiem geitiem. So, tu esi iekšā spēlē, tu vari nomierināt viņu un ļoti izcils servis, es teiktu. Tiešām tā kā visas 3 reizes, ko Florence brauca pēdējā kvartālā. Fantastiski. Jā. Tad tikai ar Baltikas bērniem, ne? Jā. Nekas cits. Es nezinu, kā ar citām avio sabiedrībām, vai ne, bet Air Baltics tiešām teicam kvalitātā šajā ziņā. Tā, mana nākamā lieta mazliet vienkāršāka. Es esmu sajūsmā par šo rokas sprādzīti. Sarkano. Jā, es sapratu, ka Ziemassvētkos man gribējās dāvināt visiem spēku. Es sapratu, ka mums katram ir par sevi jārūpējās. Un tad man Instagramā izledza latviešu dizaineri, ko es iepriekš nebiju zinājusi, Baiba baltā rotām. Un tad es ierakstīju, šis saucās dzirksts. Man liekas, fantastiski ideja. Vienkārši linu sarkans diedziņš ietīts ar sudraba vai zelta bumbiņu. Un tas tev sargā dod spēku. Principā viss, kas mums katram ir vajadzīgs. Un tauta runā, ka tā, ka viņš nokrīs, tad tas ir pilnvērtīgs, spēcīgs cilvēks un vari tālāk. Tāpēc man liekas, ka mums katram jārūpējas par sevi, un ekstra mums ir sargājošais elements sarkanais diedziņš. Es tikai novērtēju visus tavus jaunas klājumus, kuri nonāk pie manis. Jā, tas būtu mans numur 1. Numur 2 Līga. Es biju uz Amsterdam Music Festival, kas bija pieredzēja pirmais tāds tā kā deju un house un vispārējo mūzikas festivāls, kurā es piedzīvoju 2 uzstāšanās. Vienu no tā, kas arī izvērtās par
ļoti man ietekmējošu un ļoti foršs un visādā ziņā liels deju pasākums tas bija, kas bija Paula Kalkbrenner. Un viņam zem viņa tās playlistē saucās Melodic Techno, un tā mūzika tiešām ir dejojama. Es visu to koncertu, es nevaru nosaukt koncertu, jo viss tāpat ārdījās. Mūzikas setu. Jā, tā kā tev visu laiku gribēja kustēties, un nevis tā kā pa latvisko šito te, ja, kā visos, es nezinu, reivos un kustājas cilvēki. Nesam padējot. Jā, tā kā šī. Bet tā kā tu esi vienkārši... Tu izmantoji visas ekstremitātes. Viss, jā. Man liekas pat tā kā aizkuņu dziedzers pat dejoja tajā vakarā. Jā, es varu teikt tiešām, viņš ir super liela zvaigzne. For oldies, ja. Un tajā pašā vakarā mēs beidzām 9:30, manuprāt, mēs beidzām to Paulu. Un mēs iesēdāmies tramvajā, laidām uz nākamo venju, un mēs aizgājām uz Mode Selector konts, kas ir grants. Lai jūs visi saprast, es neko nesaprotu, ko viņi runā. Priekš manis tie visi ir svešvārdi. Jā, Līga. Tāpat kā es mīlu moderēt un aparāt, kas ir... Tos es zinu. Jā. Šīs ir tā kā apvienojums. Un viņi uzstājās ar savu DJ setu, DJ Kicks, un tur bija dažādas mūzikas, tā kā ne tikai viņu radītā mūzika, bet tā kā playlist gandrīz. Un tas, kas man abos šajos pasākumos pārsteidza, bija tas cilvēku vecums, kas apmeklēja deju mūzikas festivāls. Un godavārds, tā kā Latvijā tu aizēji, tur ir jaunieši, ja, kur ir bez rūpēm un bez darba visticamāk, tad tur ir tiešām, tu redzi, tie kā freaking arhitekti, ja. Bet nevis arhitekti kaut kādi junior, bet tādi ar sirmām bārdām. Tā kā lieli, tu redz, ka cilvēkiem ir darbs, un šis ir viņiem izklaide, un nav tā, ka viņi ir apsitušies kaut kādām naktūriem, un tur kā neko neķer laukumu, bet viņi tiešām atnāk kā uz pieredzi, un es redzu, ka viņi māk baudīt šo kultūras daļu, un viņa nav piesātināta varbūt ar kaut kādu tādu ekstrēmismu, varbūt tā varētu to nosaukt. Un ļoti vienā vakarā dabūt tik daudz un intensīvi mūziku, kas man tiešām tā kā aizkustināja, bija seriāli, es pat teiktu. Un es nevaru iedomāties, kā tas varētu izskatīties Rīgā. Tie būtu visticamāk 2 dažādi pasākumi, 2 dažādos mēnešos un ne jau vienā vakarā. Tā kā jā, es absolūti iesaku varbūt paskatīties uz kaut kādiem šiem nedēļām, kas notiek citās, varbūt lielākās galvaspilsētās, kur tu vienā aizbraukšanas reizē var dabūt kaut kādas vairākas uzstāšanās. Tā kā, jā, tas bija forši. Sakām mazliet piezemētāk. Es pavadīju decembri Latvijā. Novembrī es biju Venecijā, bet tur esmu bijusi vairākas reizes. Tur, protams, viss kaut kas forši, bet es gribu atgriezties uz Latviju. Es esmu personīgi atradusi perfektāko vietu pusdienām. Jā, man ļoti garšo Kaņepes kultūras centrā. Tur ir pusdienas, un man liekas, tā ir Austra, kas agrāk bija uz Baronielas. Un es teikšu, tā man apkārt, tur, kur es strādāju, Strelnieku ielas, ir viss kaut kas apkārt, bet tas ir ik pa laikam viss apnīk. Bet Kaņepes kultūras centrā tur ir tikai 3 ēdieni, tev nav opcijas, ko izvēlēties, un pats galvenais, viņi vienmēr ir garšīgi. Un maksā tikai 7 eiro vai 7,50. Tāpēc es visus aicinu uz turieni, kam nav slinkums un kam garšo garšīgi, paēst, kvalitatīvi garšīgi un ar kvalitatīviem produktiem. Man liekas, ka tur tiešām arī visas garšas garšo labi. Un tas nav, protams, restorāns 5 star un tā tālāk, bet man liekas, tā ēdienu kvalitāte pārsvarā pilnīgi visu. Daudzus Latvijas krutus restorāns arī. Es varu piekrist. Man liekas, ka viņi bija arī
Jā, man liekas, ka tie bija viņi. No sākuma viņi Baronielā, Austrā. Es atceros, ka es turien gāju brančot, tad, kad Hugo bija tikko piedzimis, tas nozīmē pirms 9 gadiem. Un tad viņi pārcēlās, jo tu strādāji kaut kur uz Mierijās, es atceros, un tagad viņi ir Kaņepes kultūras centrā. Tiešām gardi, un tās porcijas ir milzīgas, un tu paņem to vienu salātu porciju, un tu viņu knapi var apēst. Jā, tur bija labs vaibiņš tajā visā pasākumā. Ļoti garšīgi, ļoti forši, ļoti mīļi. Jā, tas būs mans numur 2. Jā, tev būs jāpaturpina. Es mēģināšu atcerēties, jo es biju izdomājis, kas būs 3. lieta. Es īstenībā vairs neatceros, ko mēs esam stāstījuši, ko nē. Vai mēs esam stāstījuši par Jauno Rīgas teātri, par dzimšanas kūku? Nē. Tātad pavisam netīšām Līgai atkrita kāds cilvēks, ko ir līdz uz teātri. Viņa, paldies Dievam, domājās par mani. Kā vienmēr par savu sievu. Jā, pēc tam, kad kāds ir atkritis. Tāpat kā es tev vienmēr saku, ja kaut kur ir free food, es gribu, lai tu man aicini, lai tu ieraksti man tajā sarakstā. Man patīk. Un man vispār patīk tas koncepts, ka tu paēdi Ozīrisā, pēc tam dodies Jauno Rīgas teātri, pēc tam tu vari atkal atgriezties Ozīrisā, tev gribās vēl vai kā, bet, kā mēs zinām, Jaunais Rīgas teātris nav viegli aizejams pasākums, tev visu laiku ir jāsēž rindā, bet man ir arī kaut kā paveicies noskatīties vairākas izrādes, nesaukšu kuras, bet es varu ieteikt tikai un vienīgi dzimšanas dienas kūku, jo tā neatstāja, man liekas, nevienu zālē vienaldzīgu. Mēs raudājām, mēs smējāmies, bet tā, kad sēdēt un bez emocijām, tā vispār nebija. Pat vīrieši šņukstēja. Jā, pat vīrieši. Un man liekas, ka visi, kas izgāja no izrādes, pirmais, ko viņi izdarīja, bija piezvanīt saviem vecvecākiem vai vecākiem. Un tu atnāc uz mājām, un tu patiesībā novērtē savu ģimeni vairāk par to, kad ir... Tas ir vajadzīgs. Es tajā nedēļā liku saviem mazbērniem apzvanīt visus savus vecvecākus, mūsu vecākus, jo visā šajā skrējienā mēs aizmirstam par saviem radiniekiem, un tas ir tik mīļi un negaidīti, ka tev piezvan vienkārši paprasīt, kā tev iet. Kā tev iet, un vispār es gribu ciemos. Tev īstenībā neko vairāk nevajag. Tas tāds ļoti labs pieturpunkts, kur apstāties un padomāt, un īstenībā tās patiesās vērtības novērtēt. Tas ir mans noteikti visi... Jūs man varat privāti uzrakstīt, ja jums ir, kuras izrādes varbūt es izlaistu, un kuras, un dzimšanas kūku es noteikti stāvētu rindā arī, ja vajag to 2 vai cik stundu, lai atkal... Es labprāt vēlreiz aiziet. Es pēc tam gāju uz citām izrādēm, un es Līgai prasīju, bet tu negribu uz citām. Viņa teica, ka nē, kad ir bijis tik labs kaut kas, un kad nākamais diez vai pārstīs, un tā arī bija. Jā, bet tas teātris ir tāds, tā kā, man liekas, tajā 4. kvartālā, ja, tā kā, masīvi mēs uz viņu ejam, un man patīk arī tas, ka mēs masīvi viļamies, jo tāpēc, es nezinu, kāds ir iemesls, kāpēc es viļos, kaut kādā kultūras pieredzē, ja. Varbūt tāpēc, ka man liekas, ka ir kaut kāda pieredzēta šāda tipā momenti, kuros tu gūsti tik daudz emocijas, pārdomas, tā kā reāli izej no teātra, un tev jau ir darbība, ja, tā kā tu gribi pazvanīt tiem vecākiem. Tev ir par ko aizdomāties. Es vēl joprojām atceros, kā es ziedoju kājās, un tā kā man liekas, ka šīs pieredzes ir tās, kas tā kā uzstāda to precedentu, un tu sagaidi vienkārši, ka tev ir tā aizkustinās. Jā, ziedot, man liekas, arī viss atcerās, tas tāds labs piemērs. Un, jā, es atcerējos, mēs bijām ar uz simfonisko orķestri, kas notika Kongresa namā. Vai? Es tik samnēs bijis Kongresa namā. Jā, tur bija tāds, tā kā gribējās saldējumu tajā metāla trauciņā dabūt. Bet... Man liekas, ka pēdējā reize, kas tur bija, tas bija mans žetonu vakars. Tas ir pirms 20 gadiem. Jā, man bija Kongresa namā žetonu vakars. Es nāku no elitāras skolas, AVD. Jā, mums
nebija zaļikā. Nu, bet koncerts. Jā, koncerts. Izcils. Un es sapratu, ka laikam tajā klasiskajā mūzikā tur bija viens Stravinskis, vēl kaut kāds Čauf. Es neatceros to pianistu vārdu, jā, bet viņš mācēja štēlu. Bet kā tu meklēji to koncertu? Tā kā simfoniskais orķestrs, vai vienkārši kongresnams, to bija location, vai tev bija izpildītājs? Es zināju, ka man vajag, lai es nomierinātu savu stresa levels, un man vismaz vienreiz kvartālā jāiemauc, tur ir simfoniskais orķestrs, jo man tiešām patīk. Es neesmu ne akadēmiski zinoša, ja man nav ne mazākās sapratnes par to, kādas tur oktāvas un kādi šie instrumenti vispārējais. Tā kā es vairāk eju tur pēc sajūtām, un vienmēr, kad es iznāku no simfoniskā orķestra koncerta, man ir tā kā pirtī, es esmu nomazgāta, un es domāju, ja man pirts ir kaut kas tāds, ko es gribu implementēt, tāpēc, ka man ir šī, nezinu, tāda dvēseles nomazgāšanas sajūta, tad tieši tas pats man notiek arī simfoniskā orķestra koncerta laikos. Un tad tas ir tas, ko es arī tur dabūju, un mēs izdējām, un viss. Es tev nemāku neko tiešām pateikt par to muzikālo daļu, es tikai varu pateikt, ka man tas atstāja ļoti lielu nospiedumu. Un kā pēc tam man kaimiņi, kad tas bija sezonas labākais koncerts. Tur redz, bet kas bija kaut kāds Rīgas simfoniskais, bet kas bija izpildītāji? Es zinu tikai to, ka bija jauns čels pie klavierēm, viņš bija solists un pārējais bija OG. Tur ir. Jā. Mums būs kaut kāda bildīte, visticamāk. Bet tiešām tā kā, un tā kā tā man ir reizi kvartālā pieredze, tad, ja man ir jāsaka, kas man tiešām nomazgā, tad šitā ir tā lieta, kas man nomazgā. Iespējas appucēties. Arī tieši tā mēs, Jeļena pasaka, davai tiekamies Truffle Pig pirms tam, paņem to vienu bezalkoholisko vai alkoholisko glāzi, un tu baudi sarunu, un tā saruna pārvēršas pastaigā līdz tam kongresnamam. Un tad tu aizkavējies, un tad tev ir jāskrien, un tad ir liels rindas, tad ir panika, un tad ir viss šīs sajūtas, un tad tu apsēdies tajā vietiņā, un tad es esmu savā svētceļojumā, un rekur tūlīt uzstāsies. Tā kā to es noteikti varu rekomendēt, un lai visiem būtu iespēja implementēt šādu sajūtu koncertos. Jā. Un mēs aizgājām uz Ekmanu pirmizrādi. Jā. Ko mēs arī neteicām, bet Līga bija slima. Jā. Tāpēc atnāca Jeļena. Jeļena šatauts Jeļenai, viņa pagājuši mums ir liels, liels notikums. Un es teikšu tā, katra centa vērts un daudz vairāk, un tas tiešām viss, ko cerēja, visu saņēma. Tur bija kaut gan divās daļās. Pirmais nebija horeogrāfs Ekmans, bija cits, bet ļoti trausla, ļoti patīkami. Pilnīgi kaut kas cits, nevis klasiskais balets, krāsas, un tas stāstījums bija tik maigs un tik patīkams, un tad nāca Ekmans. Un tu saproti, cik tālu, drausmīgi tā teikt, bet cik tālu mūsu scenogrāfijai ir līdz Ekmanas scenogrāfijai ar kādiem, ar gaismu, un elementārām lietām viņš panāk wow efektu. Nav vajadzīgi nenormāli dārgas lietas, nenormāli būvēt scēnas vai vēl kaut ko. Ir pārdomāt, jāizmanto to, kas tev ir. Protams, es tagad varu gudri teikt, iespējams, tur viņi ir pasūtījuši speciāls gaismas un visu pārējo, bet tas izskatās viss effortless. Tieši tāpat, kā es pie viņa biju Zviedrijā, tas izskatās effortless, un es lasīju intervijas ar jo dejotāji ir latvieši. Ir atbrauc speciāls cilvēks, kas kopā ar viņiem ir iestudējis visu to, un arī latviešu baldejotāji. Viņi saka, arī tā ir fantastiskākā pieredze viņiem mazliet visu citādāk darīt, izmantot savu balsi, un man liekas, tā ir fantastiska pieredze visiem, un es, protams, atnākot mājās, kā pirmais, ko es izdarīju, iegūlos gultā un meklēju nākamo Ekmanu izrādi, ko es neesmu redzējis, bet es jums varu pateikt tā, mīļie draugi, mums ir ritīgi jāelpojās, jo Latvija ir viena no 2 vai 3 valstīm, kur nākamgad pagaidām ir izsludināts Ekmana izrādes, un vēl vienā valstī arī ir šie kaktusi, un atkal Zviedrijā notiek Hammers, kas vienmēr notiek, līdz ar to
Es teikšu, mēs esam quite unique. Tā kā, kas vēl nav izmantojis, iespēju noteikti izmantojiet. Man liekas, ka viņš ir pat martā un maijā un vēl kaut Nu, kas. paldies tad operas virsvadītājiem, vai ne, ka viņi kaut ko tādu vispār Jā. paņēmuši savā. Jā. Bet cik es dzirdu operā, kaut kādi visādas jaunumi, tur visādi notiekās, viss kaut kas, tad looking forward. Kur es biju? Es kaut ko darīju operā arī. Nu, es ceru, ka skatījies kaut ko. Varbūt ar bērnu tu biji kopā uz Nutcracker, Rīgas kodis vai vēl kaut ko. Mēs ar tevi bijām kaut kur arī. Jā, labi. Es izgriezīšu. Jā, wishlists. Dishlists. Nu, man, es apvienošu divas lietas vienā, jo, nu, vispār es nonākusi līdz secinājumu, kad zirga gads Ir mūsu gads, un īstenībā viņš būs ļoti labs, vienkārši ir jāstrādā, un es sapratusi arī, piemēram, ar šo jauno gadu, ja tu gribi svētkus, tev pašam ir jāuztais. Man, piemēram, mans jaunais gads nenormāli patīk, jo mēs taisījām ar bērniem rotājumus ar vīru un visu pārējo. Es sapucējos super sarkanā kleitā ar sarkanām spalvām. Un man bija svarīgi tikai to, lai es jūtos labi. Tā, un tāpēc es domāju, viss ir jādara tikai tā, ko tev gribās. Un tas maģiskākais moments jaunajā gadā bija sniegs. Jā, Es tā kā- tās milzīgās sniegpāršas. Tās milzīgās sniegpāršas mēs ar tevi stāvam pie Ģertrūdas baznīcas. Manā bezalkoholiskā proseko glāzē krīt vienkārši sniega kupenes. Ir uguņošana pilns ar cilvēkiem uz Brīvības ielas. Nu, tiešām tik maģiska sajūta. Un cik es redzu, vēl joprojām ir sniegs, un tas turpinās, un man tas sagādā nenormālāko prieku. Un es tagad nesen ziņās izlasīju šodien pirms pāris stundām, kad ķemeros ir pastaiga atklāta ar gaismām pa sniegu, nu, ka vienkārši var ar bērniem aizbraukt izstaigāties. Un pie reizes es gribētu piestāt restorānā, kafejnīcā, lai kas tas arī būtu, stacija Vaivari. Viņi jau atvērās pirms kaut kādu laiku, un es laiku skatos un izskatās, ka tas ir viss tik garšīgi, kad es ceru, ka šajā nedēļas nogalē es paņemšu mašīnu Bolt, kas ir šobrīd arī tik izdevīgi. Viņi nomainījuši tarifs un ir super izdevīgi ņemt uz veselu dienu. Un, ja agrāk es braucu uz Auci uz saviem laukiem par 90 eiro tur papakaļ, tad tagad es varu paņemt par 30 eiro un vienkārši ielikt 10 eiro benžu, ko man vajag. Un tad citu, un tā kā es tagad došos, es ceru uz Jūrmālu kopā ar saviem bērniem, uz restorānu un uz pastaigu, un būs very nice family time. Nu, let's go! Safačē un Jā. Un, redzam, jā. tur ir. To es izdarīšu. Mana wishlistā pirmajā vietā ir, protams, ka lieta. Mums patīk lietas. Man ļoti patīk lietas. Un es gribu to ikebana vāzi, Jā. kas ir vāze, Jā. un kad var spraust uz tādu metāla tiem Man sūdiņiem. viņi ir. Bet būt uzreiz padoms. Es esmu nopirkusi, viņas arī var nopirkt temu un tā tālāk. Pats galvenais ir tajā ikebanā. Tā var būt jebkura vāze, tas var būt trauks. Galvenais ir tas metāls. Jā. Pirkt pēc iespējas lielāku diametru. Jo es biju sapirkusi komplektiņus, kuri mazi, viņi vienkārši ieliek tiem puķi un viņi nokrīt. Un es domāju, es nezināju to, bet tagad es zinu, ka jo pēc iespējas lielāku pērc, jo labāk. Jā, ok, nu tad. Tā kā, Jā. tad, kad man tas notiks, tad es tev atrādīšu. Jā. Jā, tagad man ir jāsaka. Jā. Es īstenībā lēnām piepildu pats savus wishlistus, un mans wishlists bija šis, ko es varēju piepildīt tagad, un es uztaisies, man pēdīšu gaismā. Tas ir studijas Ausme taisīts Moonbeam, viņam ir vesels stāsts apakšā, viņam bija vesela sērija. Un, protams, es domāju,
Kamiņš man arī vajadzīgs, un ne tas tā kā tāds dekoriņš, bet lasot to aprakstu un skatoties arī to Ausmas studiju, man liekas, ka viņi nes kaut kādu tādu skaistu, trauslu, pareizām garšām saliktu kopā, tur ir teiksmi strādā. Man liekas, ka viņiem viss tas estētiskais, viņām, es nezinu, cik tur tās meitenes ir tik skaists, un man liekas, ka mums ir jāatbalsta. Man vispār, es esmu par savējo dizaineru atbalstīšanu, un tas bija mans wishlists, un viņš ir šeit. Nu, jo citreiz jau mēs tā ļoti strādājam pie tiem linkiem, lai viņi nonāk tajā Apple Pay. Jā. Tas ir mans wishlists, kas pie manis ir nonācis šodien, tāpēc es viņu parādu. Nu, ļoti labi. Jā, tavs wishlists. Es gribu BlackBerry telefonu. Jo tu teici, ka tev būs tikai viena lieta. Mēs šeit varam pārcelt tādā tulkojumā, ja tā pirmā bija lieta, tad šī ir komunikācijas veids. Jo Kur ir fočēšana? Nu jā, man jau iPhones nekur tā kā nepazūd, tā kā viņš ir, bet es saprotu, ka mans tas neveselīgā atrašanās tajās aplikācijās ir tik crazy, kad es gribētu, lai tas tiešām attiecās tikai uz manu darbu. Un līdz ar to es domāju, ka es to varu atrisināt jo man vispār ļoti patīk BlackBerry telefons. BlackBerry bija mans pirmais darba telefons Milānā. Es atceros to, viņa tāda forma bija tāda ļoti sievišķīga, un tur mums bija visām meitenēm BlackBerry tur. Ko dedosi naudu. Jā. Tieši tā kā tas ir mans wishlist. Es gribēju redzēt, kā šis attīstīsies, un es ļoti ceru, ka es sev to realizēšu. Jā. Un tā vēl trešā lieta, kas pateica, ķēmē arī stācija Vaivari, un šis, kas man ir. Ok. Es gribētu... reiz gadā ir mans mīļākais laiks, kas ir pārvākšanās laiks, un manā wishlistā ir jauns dzīvesvieta. Tātad, ja kādam ir pieejams dzīvoklis Brīvības ielas... Ne tālāk par Čaku ielu, ne tālāk par Tallinas ielu. Centrs. Nē. Centrs blakus man. Jā, blakus man, ja kādam ir, tad droši rakstiet DM or what not DM, zvaniet, Līga meklē sev jaunu dzīvokli. Jā. Jo man ir vajadzīgs, lai Florence var aiziet ar kājām uz skolu, un tas ir man big issue. Nevis big issue, bet tā kā es skatos nākotnē, un tas būs tuvākais, kas man ir jārisina līdz ar to. Tas man ir aktuāli šobrīd. Super. Mans wishlists vēl, bet man ir jaunā gada apņemšanās teikt labas lietas, labus komentārus. Ja nav labu, ko pateikt, tad vispār labāk neteikt. Un es sapratu, ka mēs katrs esam savas laimes kalējs, un līdz ar to, ka ja mums kaut kas ienāk prātā, tikai mēs paši to varam izpildīt. Es esmu apņēmusies šogad daudz vairāk pievērsties sev, enerģiju sev, savām vēlmēm un koncentrēties uz to, ko man tiešām gribās, un sastādīt mērķi. Es esmu nopirkusi vairākus žurnālus savam wishboardam. Es redzēju, ka Līgas telefonai ir no Pinterest uztaisīts. Es mēģināšu atkārtot šovakar. Un mans novēlējums un wishlists ir tā, lai mēs tiešām pievēršamies vairāk sev, savām vēlmju izpildīšanām un nevainojam citus pie tā, ka mēs nevaram kaut ko sasniegt. Nē, vispār citi nav nekad vainīgi, tas ir viss par tevi. Un skatāmies, ar ko mēs tiešām gribam pavadīt laiku un iepriecinām sev visu laiku. Tieši tā. Jā. Čau.